Saproti, viņam pavisam cits vēriens, ne tā kā mūsējam. Ne cepts, ne vārīts. Pagaidi, par ko tu runā par to mūsu veco scenāristu? Par viņu? Nu nekā radoša, es tev teikšu. Pasaule ir kā skaista grāmata, bet pilnīgi liek analfabētam. Kā es esmu noilgojusies pēc jauniem aforismiem un vīriešiem. Protams, es arī. Džildiņ, skaties, kāds netipisks mūs. Paskaties vērīgi, viņš taču līdzīgs tam mūsu galvenajam, kā izspļauts. Beidz runāt muļķības! Tas taču kaut kāds bombzis, vai viņi vispār kādreiz mazgājas? Nu, Džildiņ, nu paskaties vērīgi. Viņš taču ir tik līdzīgs mūsu galvenajam varonim, kā izspļauts. Figūra un viss pārējais ir tieši tas, kas mums vajadzīgs. Kur momentā citu rausim? Mūsējam ir bail, ka kaulainā pirms laika viņu nepaķer. Kaulainā ir vienmēr laikā. Nu, nezinu. Bet ja nu tu tā saki, reti atbilstoši tips. Ņemsim viņu ciet. Vai, palīgā, izvaro! Sēdi taču rāms! Ko tu te bļausties? Neviens taču tevi netaisās izvarot. Sieviete var būt kā dzirstošs šampānietis, bet var arī sadot pa galvu. Tā ir kinorežisore Džilda. Es esmu viņas palīdze, Olga. Tu mums būsim nepieciešams filmēšanā. Iztaisīsim no tevis Bredu Pittu. Kas tas tāds? Nu, aktieris. Kas jums aktieru trūkst? Trūkt jau nu netrūkst, bet tu esi izcili līdzīgs galvenajam varonim. Vārdu sakot, mums ir vajadzīgs Mironis. Ak, mans Dievs. Palīgā! Sēdi taču rāms un noklausies visu līdz galam. Mironi, tu vienkārši dublēsi. Tu gulēsi zārkā un neko nedarīsi. Tā arī filma saucas. Dzīvais Mironis. Gulēsi bez valodas, jo miroņi nerunā. Nu, satriecošs gabals. Vai tad jūsu pats galvenais pats nevar gulēt zārkā bez valodas? Mūsējam ir fobija. Viņam ir bail no zārkiem, no kapiem. Nu var jau saprast. Meitenes, man taču arī varbūt ir fobija. Kad saņemsi Oskaru, varēsi atļauties fobiju. A tagad darīsi visu, ko liek. Uztaisīsim mazu fotoprovīti. Gulies tepat uz soliņa. Kājiņas noliksim šādi. Kājiņas kopā. Rociņas sakrustosim. Ak, man diena. Vajadzētu tā kā svecīti ielikt. Kur ielikt? Svecīti, nu nav svecītes ieliksim pudeli. Nu, ko tu saki, Džildiņ? Tīri labas. Jādara. Beidz taču blusoties. Neiedomājies filmēšanas laikā kasīties. Būšu klus kā kaps. Jūs visi esat bezkaunīgi. Guli mierīgi, kamēr tevi apraks. Ko? Pa īstam? Nu, ja ka pa īstam. Ticamības momentam jābūt 3 saujas smilšu. Nu, ko tu satraucies? Mēs tevi apdrošināsim, mobilo līdzi iedosim. Nu, tas tā, ja nu sametas garlaicīgi. Ko? Zārkā garlaicīgi? Zārkā ieliksim 2 polšus.
Nē, 3. Nu, kad 3, tad 3. Sarunāts. Ieliksim 3 polšus. Tie tavējie bomzīši izraks tevi ātrāk nekā profesionālie pakapreči. Nu, nezinu. Iedomājies, tu būsi redzējis pats savas bēres. Tās nebūs uz pusi līdzīgas kā šīs. Bet es jau nemaz nekur nesteidzos. Ak tā, nu neuzbāzīsimies, ejam, Oldziņ. Pagaidiet! Piesim, ja es piekrītu. Kas man par to būs? Saņemsi. Bet daudz mēs tev nevaram dot. Jo budžetu apgraizīja. Ko apgraizīja? Budžetu. Naudiņu apcirpa, lai tev saprotamāk. Bet tomēr cik? Nu, ko mēs viņam varētu dot? Nu, varbūt mēs viņu varētu burbuļvannā ielaist. Kādas mums studijā meitenes? Izmasēsim tev visas vietiņas. Jūs jau meitenes tikai solat. Tad, kad ir jādara, tad nu pats tiec galā. Ko tu gribi? Lai guļos tepat ar tevi uz soliņa? Nu ko jūs? Bet naudas lietā ir jābūt skaidrībai. Nu, ar naudu ir žēlīgi. Jo filmēšana notiek ārzemēs, laidīsim uz Sicīliju. Olā! Uz Sicīliju? Tur filmas galvenais varonis saņems 20 lodes un kritīs bezdibenī no liela augstuma. Labi, Džildiņ, mums vairāk nav laika. Studijā meklē vai nu mani, vai Džildu. Šeit būs mana vizītkarte. Ja proves būs labas, tad vēl tiksimies. Tā. Ak, kungs, traka tā pasaule. Bet doma par savām bērēm nav nemaz tik slikta. Pats savas bēres varētu labi nospēlēt, un pēc tam varētu ar čomakiem ieraut. Tikai, lai taistās savas provas, manējās būs labākās. Labu apdīt, cienītais. Paldies. Vai drīkst piesēst? Lūdzu. Kur? Ir kā cilvēks nebūtu redzējis. Vai jūs esat no tiem? No kādiem tiem? No padibinēm. No kādiem vēl padibinēm? Esmu godīgs cilvēks. Nu, negluži tā, bet ar savu dzīves pieturvietu. Varbūt parunāsim, aprunāsimies un nonāksim arī pie kāda kopēja saucēja. Man stāstīja, ka jūs visi esat savstarpēji saistīti. Mafija. Kāda vēl sūda mafija? Man līdz mafija kā līdz mēnesim. O, nē! Tuvā, saprotu, klusēšanas likums. Kārtībai jābūt. Bet varbūt aprunāsimies un kaut ko arī sarunāsim. Nu, parunāties man nekas nav pretī. Man ir viena liela problēma. Tikai viena? Bet tā jārod radikāls risinājums. Bet ko tad tu gribi no manis? Ejiet pie psihoterapeita? Nē, pie psihiatra. Man ir vajadzīgs killeris. Jāpalūdz putņiem, lai savāk tavus smadzenes ligzdā atpakaļ. Es ar slapjām lietām nenodarbojos, jo esmu godīgs cilvēks.
Tev nevajadzēs ar cirvi kapāt, žņaugt, dedzināt vai vēl asiņainākas lietas darīt. Ir vajadzīgs elegants nelaimes gadījums mafijas stilā. Padomāsiet? Es jau padomāju. Jūs esat nenormāls. Es nekādās afērās nepiedalīšos. Punkts un basta. Ejiet prom. Sadāk, ka šo pašu kurpi nosmacēšu. Bet es labi samaksāšu. Un ja jums status neatļauj, varbūt jūsu draugi ir ar mieru. Jūs kādreiz uz diētas esat sēdējuši? Kaut kad sen atpakaļ. Nomet 2 kilogramus un tad apnika. Laikam tie būs tavas pašas smadzenes. Ne es, ne mani draugi. Pat vabolīt nesamin uz ceļu. Kur nu vēl? Nē. Ejiet prom. Nomierinies, lai vabolītis dzīvo. Mana sievas mate ir riebīgāka nekā visi tarakāni kopā ņemot. Bet tu tagad pats viņu izvēlējies. Nes savu krustu tālāk. Es sievu izvēlējos, bet tā bestija atvilkās līdzi un bendē manu dzīvi. Pasaulē ir tik daudz kokaīna, bet viņa bāž degunu manās darīšanās. Izmetiet viņu laukā, brīvā lidojumā. Vai nu arī saliksiet mieru. Kaut kādai risinājumam ir jābūt. Tev viegli teikt. Pretis mīļa kaķinīti, bet viņa pārvēršas par konkurētspējīgu tīģeri. Bet sievas māte par nereāli šausmīgu pūķi. Tu viņu nepazīsti. Es viņu laikam negribu iepazīt, jo man nepatīk eksotiski dzīvnieki. Nu palīdzi lūdzu. Esi taču cilvēks. Ir tikai 2 iespējas. Vai nu pazūd viņa, vai nu es. Nu tā otra iespēja nav nemaz tik slikta. Sadāk, es no tevis vaļā netikšu. Nu labi, stāst, kā tu pie šitās dzīves esi nonācis? Kā nonācu? Tāda pārsteiguma pilna ir tā dzīve. Vakar sievas māte pārnāca mājās no skaits kopšanas salona. Stundas grozies spoguļu priekšā, kamēr beidzot pateica: Oickis jau nebija tīs linieka līta. Es viņai gribēju pateikt komplimentu un pateicu: sievas māte, cik jūs esat labi saglabājusies. Vai vari iedomāties, kas pēc šī komplimenta sākās? Un katru vakaru man piedāvāja sēnes. Tak sēnes ir garšīgas. Mušmiris sacepusi, noindēt grib. Nu beidz taču. Un zini, ko viņa savam pretīgiem runcim iemācījusi? Špricēt manās šķībās. O, mālats runcīts. Bet to problēmu pats atrisināju. Iemetu garām braucošā furgonā un miers mājās. Paskat, kā kaķi piemina, kā sievas māte klāt. Kur tad? Klāt man nesanāk nelaimes gadījums. Domā, ātrāk! Atšur! Lēc iekšā! Sēd klusu un nebļausties. Viss. Pos un nedienas. Viss te jāglāb. Ja negrib, lai apsēžos tev uz skatu, nenolicies pārāk zemu. Nemūciet, es nekožu. Jūs puķa zovi nemaz nav redzami. Es te skatos, vīrietis tāds mazlietiņ paplucis, bet vēl gluži tā neko. Nu ko, tu neesi tāds kāds mans idiota znots. Pasēdēsim, parunāsimies. Gribat par to parunāt? Man mājās absolūti nav ar ko parunāties. Meita ar to idiotu znot cauru dienu darbā. Mājās pārnāk tikai vakarā. Oi, un tad viena lamāšanās vien tikai sanāk. Bet cilvēkam taču vajag ar kādu parunāties. Pareizi? Jā, protams. Es vienmēr tā
Tā žāvājos, ka man ir interesanti. Un ar ko jūs nodarbojaties? Es esmu mājsaimniece. Augu dienu kā vāvere ritenī, nav laika sev absolūti nemaz. Kārtoju, mazgāju, gatavoju vakariņas, sēnītes, zinu, ka viņiem tās ļoti garšo. Bet tas idiotas nots nēd, ja es gatavoju. Principiāls, redziet. Ak, tad jūs esat mājsaimniece? Nē, man patīk. Saklaus ironiju jūsu balsi. Un ko tad jūs gribējat, lai es esmu valūtas prostitūta? Ko jūs, kundze? Pasarg Dievs! Vai tad esat bezpajumtnieks? Nu, tā sanāk. Guļat ar šeit? Mēs esam kaimiņi. Vai jūs tā esat no tiem, kas pa nakti cilvēks mušīnos? Nē, pasarg Dievs, es esmu mierīgs un zolīts. Mierīgs un zolīts. Žēl. Ļoti žēl. Bet visi jau tā saka. Mans idiotas nots izliekās tāds labiņais, bet tu pat iedomāties nevari, kādi dēmoni viņam galvā sēž. Paklau, bet tu taču neatteiktos nopelnīt labi. Tāds nieka darbiņš, vajadzēs tikai kādu nomušīt. Nē. Goda vārds. Nē. Es ar tādām lietām nenodarbojos. Kas nav, tas nav. Bet varbūt jums ir drauģeļi, kas būtu gatavi tā kādu iekaustīt. To man idiots not patiesībā. Nē. Bet ja sanāk, lai sitnos pavisam arī, ja nav cilvēku, tad nav. Un es arī parādā nepalikšu. Kas tev tai maisā? Trušus būsi sazadzies pa nomalēm. Ko jūs cienītā? Nē, kaķīši man tur ir. Kleidoniņš te pa parku stāj. Kādi koķīši? Trušus un vistas būsi sazadzies. Nē, cienītā. Man tur ir kaķīši. Kleidoniņš. Mjau. Ko tu ar viņiem darīs? Vedīšu uz fermu. Tur ir svaigs gaiss, pelītes, pieniņš. Uz fermu. Šmorēsi! Ak, tu nelieti! Melosi! Lieksies! Blendes maiss! Nē, kundze, ko jūs? Un to manu melno runcīti baltām ķepiņām. Tu to arī aprīji! Paskaties, kādu kuņģi uzaudzējis! Tas tev no kačurīšanas, vai gribi teikt, ka tas no garoziņām pārtiec? Nē, kundze, es kačīšu uzturā nelietoju, man vienkārši negaršo. Aha! Atzinies, ka provēji, bet negaršoja. Nē, kundze, jūs ne tā sapratāt. Un es domāju, ka man znots tu man runcīt nobendēs, bet redz, kur tas neliecis atradies. Pamācies nos! Es viņus tūlīt atbrīvošu. Ak, Dievs! Kas tā pa smak? Ak, Dievs, nosprāguši jau. Tu viņus nobendēji. Un tu man teici, ka tu neesi tāds zolīdais atradies, jā? Un es domāju, ka mans nots salīdzinot ar tevi ir tīrais eņģelis. Eņģelis! Ak, tu braņķi! Tu man vairs uz tā soliņa nesēdēsi. Es ziņošu zaļajiem. Nē, es rakstīšu uz izpildu komiteju. Nē, es iešu uz policiju. Mans nabaga runcīts melnais ar baltam ķepiņām. Ak, Dievs, nelieti! Ak, Dievs! Minūte un būt pagām! Nomaidāt gribēju, jā? Abi sarunājāt, jā? Ko es tagad tas daru? Kā es mājās pārvados? Mājnieki man neatpazīst. Fui, Alis, nakspilniņš. Ej prom. Es pasūtīšu kelneri.
Lai te noslaktē un pats pakāršos. Ej, un karies! Šmucīgs nevienmēr gultā! Ko lai es tagad tāds daru? Kā lai es mājās pārodos? Manis sievas man neatpazīs. Ārbrauca! Ārbrauca! Tavs sievas man sazīmēs pēc smakas, ej tikai. Fui! Kā vienmēr kāds atvalkās, piesmirdina, piedirš, sabojā gaisu un aiziet. Nu, gatavais kino. Viens snaikstījās pēc dvēseles, cita gribēja miesu savākt, pataisīja par mafiozo, sadistu, pat kaču ēdāju, par slepkavu. Visi it kā normāli cilvēki. Šeit būs jūsu bēru kostīmiņš. Jūs esat apstiprināts galvenajai lomai, jo provis izdevās lieliski. Paldies! Pirmdien tiekamies autoostā. Laidīsim uz Sicīliju. Atā, tiekamies! Tā. Sveika Sicīlijā!